darīt Latviju? Mēs varam. Mēs varam izmainīt savu valsts un tautas likteni. Latvieši jau to parāda, izmanot cariskās valsts pārvaldes sistēmu un atmodas laikā, ka mēs vienot stipri bijām. Mēs to varam izdarīt. Atliek vienīgais ņemt piemēru no atmodas. Visā Latvijā organizēt šo atmodu, tā kā tautas fronti, organizēt tautas kustības nodaļas visā Latvijā. Un vienot 13. janvārī parādīt ar vienības spēku, ka ar mums ir jārēķinās. Un nekas daudz jau nav jāmaina Latvijā. Lielākā problēma mums Latvijā ir tas, ka mūsu izpildvara ministra kabinets ir politisks, nemotivēts Latvijas tautas labklājībā un skaistā, gaišā nākotnē, labklājīgā nākotnē. Un tas ir galvenais. Nākamais ir mūsu tiesu sistēma, kas tāpatās nav motivēta taisnīgumā, bet kaut kādā mitoloģiskā tiesa likuma interpretācijās. Un trešais, jābūt vienam atbildīgam Latvijā, kas atbild par to, kas notiekās tautas vēlētam prezidentam. Nevis aizkuliši spēlēs iekombinētai personai, kas strādā sevi savnieku interesē, un tikko tā persona atskaitījās potenciālam nākamam savam saimniekam, ka viņš ir lojāls. Mums jābūt tautas un valstī lojāliem vadītājiem. Aicinu sazināties ar mani, veidot ik katrā Latvijas novadā tautas kustības nodaļas, tā kā atmodas laikā tautas frontes nodaļas, un vienoti celt, modināt tautu, un ar tautas vienības spēku izmainīt laika ritmu, gaitu, tā kā mūs, manuprāt, apzināti ved uz iznīcību, uz masu, kas dzenās pēc pūļa, kas dzenās pēc naudas. Ar vienu mērķi mēs pazudīsim ar savām kultūra vēsturiskām vērtībām. Paldies! Gaidu jūs zvanus, apvienojamies, ik katrā Latvijas novadā mostamies, ceļamies un dodam Latvijai gaišu labklājības nākotni.